Hello, hello! Sveiki! Šodien mēs parunāsim par to, kā apgūt angļu valodu pieaugušajiem un ko var darīt pašam, kamēr mācaties angļu valodu nedēļas laikā. Un kāpēc mēs vispār mācāmies to angļu valodu? Jā, angļu valoda ir tagad super populāra visā pasaulē, joprojām tā ir valoda, kura jāzina, ja grib dabūt darbu, iet mācīties, braukt uz ārzemēm. Valoda palīdz attīstīties un komunicēt ar cilvēkiem, ja, gan tiešsaitēs, gan arī dzīvē. Protams, un ja jūs esat turists un patīk braukāt pa pasauli, tad angļu valoda tiešām noderēs, ja. Un šī ir kā ievadlekcija, ievadvideo, kā apgūt angļu valodu. Kas būtu paralēli jādara, ja jūs esat kursā vai jūs mācaties ar manīm angļu valodu. Mums ir kā privātstundas, ja. Ko tad vispār var darīt? Es iesaku pildīt visādus mājas darbus, apmēram no vismaz stundas līdz 5 stundām nedēļā. Veltīt to laiku, atrast to laiku, vai tas būtu mašīnā, vai tas būtu publiskā transportā, vai mājās, ja, bet atrast to laiku kaut kam, lai varētu vingrināties, praktizēties angļu valodu visādos veidos. Kas tad tas galvenais, ko mēs gribam iemācīties, apguvot šo valodu, ja? Tā ir runāt prasme, klausīšanās prasme, lasīt prasme un rakstīt prasme. Tas būs vajadzīgs priekš jebkura eksāmena, ja, piemēram, domāt likt tos eksāmenus, un kā jau dzīvē, mēs izmantojam angļu valodu tās prasmes, kas mums būs vienkārši nepieciešamas, ja, visos veidos. Un ko var darīt mājās? Ja mēs paņemsim runāt prasmi, tad tur ir tādi 2 galvenie aspekti. Pirmā, tā ir izruna, piemēram, paņemt vārdus un iemācīties to izrunu. Vienkārši kā papagailis atkārtot, ja? Vai tie būtu kaut kādi uzdevumi, ko mēs pildam, vai audio ierakstus, piemēram, klausīties un atkārtot tieši tā, kā viņi saka. Google arī tagad nav tik slikts, jā, viņš tiešām ir attīstīts un ļoti daudzus vārdus mēs varam ierakstīt tajā Googlē un pēc tam atskaņot un dzirdēt un atkārtot, jā. Arī var pirkt visādus audio ierakstus vai arī paņemt, piemēram, priekš ļoti maziem bērniem video YouTube'ā un izrunāt tos vārdus un atkārtot, cik bieži var, ja. Tad otrs ir runāt prasme, protams, ir pati runāšana, kad mēs jau, protams, kaut kādu valodu, varam kaut ko izteikt un runāt ar kādu dialogā, runāt monologā, ierakstīt, piemēram, tos audio man. Un vai vislabākais, protams, runāt prasme attīstās tad, kad mūs ieliek tādā apkārtnē, kur visi ir angļu valodīgie. Mēs neko nesaprotam, un tad mēs ātri iemācāmies valodu, jo mums tas ir vienkārši nepieciešams dzīvē. Bet ne visi ir cilvēki gatavi šādiem eksperimentiem, ja? Un ja jūs vēl tā nedarat un darat to savā ritmā, tad labāk atrast, ja jums, piemēram, bērni runā, vīrs runā, sieva runā angļu valodā vai kāds cits, ar ko kaut ko var vingrināties, to, ko jūs jau protat. Tad klausīšanas prasme. Vislabākais veids ir tad, kad var atrast kaut ko, kas tiešām interesē, un YouTube'ā atrast, piemēram, tādus video un ielikt, tur ir tāda opcija, kur var ieslēgt subtitrus. Un tos subtitrus ieslēgt un lasīt un klausīties tos vārdus. Var
tos videos atrast bāzes līmenī, piemēram, ja, tieši kaut kādam tur A1 vai paši bāzes vārdi angļu valodā un arī klausīties un mācīties to valodu tādā veidā. Tur vispār tā, ka var klausīties, atkārtot, ja, un apmēram arī lasīt ar acīm, atceroties, kā tie vārdi rakstās. Kas ar radio arī ir labi, jā, tagad ir ļoti visādi daudz podkasti, ir tādi angļu valodas podkasti, un tur arī viņi ir sadalīti pa līmeņiem. Var gan Spotifyā klausīties, gan YouTube'ā. Tas, protams, attīsta to klausīšanās prasmi, kā arī grāmatās, ar ko mēs mācīsimies to angļu valodu. Tur arī pievienoti ļoti daudz tie audio ieraksti, un viņus var atkārtoti klausīties, ja. Lasīt prasme, tas arī kā subtitri, ja var tur to video, piemēram, ieslēgt daudz lēnāku, tad tas palīdzēs lasīt prasmei. Tulkot, paņemt grāmatu, tagad arī var internetā, gan arī grāmatnīcās var nopirkt grāmatas, kur būs sadalītas viņas pa līmeņiem. Paņem pašu bāzes līmeņa grāmatu un sāk lasīt un tulkot un lasīt. Tas ir viens tādām no labākajiem veidiem, kā to lasīt prasme attīstīt, ja. Protams, tur arī vajadzēs to izrunu zināt. Vai arī grāmatas ir, kuras ir, var nopirkt, piemēram, pašu grāmatu, ja, vai nokačāt internetā fizisko grāmatu, kur tikai teksts, ja, un pēc tam YouTube'ā atrast ierakstītu audio ierakstu, kad cilvēki vienkārši ierunā tās grāmatas, ja, un ar acīm klausīties, kā tas notiek, ja, un tas arī var palīdzēt attīstīt to lasīt prasmi. Ļoti daudz aplikācijas tagad ir mācīties angļu valodu. Kas vēl tāds ir? Rakstīt prasme, protams, tā ir gramatika, un tas ir to, ko mēs darām vairāk stundās. Mēs mācamies, lasam, tulkojam, izrunājam, un tad mēģinam iespraust pareizu vārdu, un ar laiku arī vispār rakstīt vārdus un teikumus, ja? Bet pašā bāzes līmenī rakstīt prasmi var attīstīt, iemācoties jaunus vārdus, atcerētos to, un mēģināt viņus vienkārši klausīties, piemēram, un rakstīt, ja. Ko vēl var? Protams, internetā arī visādas aplikācijas ir, ko var izmantot rakstīt prasmei un to veicināšanai. Tad arī ierakstīt tur pa vārdiem, vai arī, ja jūs mācāties vēl nosaukt pareizi tos vārdus, ja, pa burtiem, tad arī tas var palīdzēt, ja. Varbūt ir kaut kādi citi labāki priekš jums palīdz līdzekļi angļu valodas apguvē, tad, protams, varat ierakstīt komentos, kas ir palīdzējis tieši jums, kāds veids, un lūdzu uzrakstīt komentos, ja, vai man, ko izvēlies tu, kā palīga līdzekļus tieši angļu valodas apguvēji. Es ieteiktu vienu no katra. Un apmēram, piemēram, vienu nedēļu paņemt klausīšanās prasmi, vienu nedēļu runāt prasmi, tad lasīt prasmi, tad rakstīt prasmi, bet arī var sadalīt to pa dienām vai tur kaut kādu ciklu vai ritmu, jā. Kādam cilvēkam, piemēram, varbūt klausīšanās prasme ir vieglāka nekā rakstīt prasme, jā, un tad varbūt to, kas ir grūtāks tajā laikā, arī veltītam vairāk laika, jā. Kaut kā tā. Paldies jums par to, ka noklausījāties, un cerams, ka jūs arī padalīsieties ar saviem palīglīdzekļiem valodu apguvēji. Varbūt jūs jau zināt kaut kādas valodas, un kas palīdzēja tieši jums. Rakstat, man ir ļoti interesanti. Paldies!